Sveiki visiem! Jā, mani sauc Solvita Bite, un šodien mums būs tests. Jā, es izdomāju šī kanālā arī varbūt dažus testus izpildīt. Jā, pirmo testu, ko es atradu, priekš manis interesants tests, ko es atradu, bija kurš smalkā stila tēls esi tu. Jā, lūd. Angliski ir keeping up appearance. Jā, es zinu, angļu valoda man netik laba, bet centījos izrunāt. Jā, lūd. Tad ko mēs ejam mēģināt pildīt testu? Es pat, ja godīgi sakot, nezinu, kurš esmu tēls, ja godīgi sakot, varētu būt. Tā kā, jā, mēs ejam. Sāksim. 10 jautājumi šeit ir. Ok. Pirmais ir, kāds ir labākais veids, kā dzert alu? Ok. Kad varat baudīt mieru un klusumu vienatnē, no tējas krūzes, sajaucot to ar kaut ko stiprāku, ērti sēžot uz dīvāna visu dienu. Vispārīgi es vispār nedzeru, jo tas ir Yeah. Piemēram, es kaut ko, citu dzertu, kaut ko. Laikam pirmais, baudīt mieru un klusumu vienatnē. Tak, nākamais. Kā izrunāt vārdu? Atkal angliski, labi. Buket, ja es izrunāju, es nezinu. Es nezinu. Tak, spainis salos, spainis, pušķis. Lai kā arī tu mani vēlētos mīļā. Buket, tas tā kā buket, pušķis. Labi, pušķis. Tak. Vai esat kādreiz apsvēris iespēju pieņemt reliģisku aicinājumu? Jā, es gribu būt mūķene. Es daru pietiekami baznīcas labā, jau tā kāda tā ir. Ja tās nozīmē attālināties no savas mīļotās, otrās pusītes, jā. Es esmu pats sev dievs. Es nezinu. Varbūt. Pēdējais. Es esmu pats sev dievs. Es nezinu vispār. Otrais varbūt tā kā, ja tas nozīmē attālināties no savas mīļotās otrās pusītes, jā, tas varbūt ir burkā vīrs, varbūt. Labi, lai ir pēdējais, es esmu pats sev dievs. Lai ir. Vai ieejot cilvēka mājās, vajadzētu novilkt apavus? Kad atgriežos mājās, vienmēr nesāju līdzi augstpapēšu kurpes. Tā kā dīvaini, ja godīgi sakot, augstpapēšu kurpes. Vai tad kāda tā dara, nesā līdz augstpapēšu kurpes, kad atgriežas mājās. Vaina priekš mums, labi, ok.
Lūdzu, citādi mans partneris sajuks prātā. Noteikti nē. Pilnīgi noteikti tā ir ierasta pieklājība. Mājās, tā kā, ja ārā sapaust, domāju, jā, vajadzētu tā kā, jā. Pēdējais, es tā domāju. Tak, kas tev ir vissvarīgākais? Mans dārs, mana mīlas dzīve. Kā mani redz citi? Atpūt. Laikam arī atpūt. Laikam. Vissvarīgākais. Es tā domāju, laikam. Kam tu visbiežāk zvani? Es atbildu tikai uz zvaniem, parasti bez krekla. Mans mīļākais, mani vīra vecāki, mans mīļais bērns. Nevienam es nezvanu vispār. Labi, vajag izvēlēties. Es nezinu, godīgi. Labi, lai... Paga. Varbūt mani vīra vecāki, ja man būtu vīrs. Varbūt. Nezinu. Mans mīļākais... Es nezinu, godīgi. Labi, lai ir mani vīra vecāki. Ok, lai ir. Kā jūs raksturotu savu humora izjūtu? Atkarīgs no tā, ko esmu dzēris. Gribēju teikt redzējis. Dzēris. Asprātīgs. Man nav laika humoram. Atkarīgs no tā, ko es skatos. Man liekas, jā, atkarīgs no tā, ko es skatos. Jo īpaši komēdiju filmas varbūt. Jā. Vai video kaut kādus. Ko tu īsti domā par savu ģimeni? Man patīk, cik mierīgi viņi ir. Viņi ir tikai ģimene. Viņi uzvedas kā alu cilvēki. Viņi vienmēr mani tiesā. Kas interesanti tiesā? Labi. Varbūt pirmais. Man patīk, cik mierīgi viņi ir. Labi ir. Vai jūs pazīstat savus blokus esošos kaimiņus? Nē, neuztraucos. Jā, mans partneris ir ļoti tuvs ar viņiem. Protams, es visu laiku piezvanu. Esmu vairākas reizes gājis garām viņiem pa ceļam uz mājām. Vispārīgi nevisai es pazīstu kaimiņus vispār. Labi tāk. Bet vispār, tā kā, dažus pazīstu, dažus nē. Tā. Visu laiku piezvanu, es nezvanu. Varbūt pēdējais vai... Esmu vairākas reizes gājis garām viņiem pēc ceļam uz mājām. Tā kā izēju ārā un kaimiņi sēž. Laikam
Laikam pēdējais, ok. Pēdējais jautājums. Vai tev patīk pateikt cilvēkiem, kas jādara? Jā, cilvēkiem ir jāmāca, kā uzvesties sabiedrībā. Tā nebija Burkā kundze. Tikai tad, ja viņi mani tiešām ir pamudinājuši to darīt. Nē, katram cilvēkam jāpaliek pašam par sevi. Man patīk teikt cilvēkiem, lai atnes man vēl vienu dzērienu, tas arī viss. Es domāju, pirms pēdējais, nē, katram cilvēkam jāpaliek pašam par sevi, es domāju, tas loģiski, laikam es domāju, jābūt, un rezultāts. Te jāpagaida, ok, pagaidīsim. Un slovs. Vispārīgi es domāju, ka tas būšu cits vai cita, Onslovs. Ok. Ak, jauki, tu esi Onslovs, bet tā nav nekas slikts. Es domāju, nepareizi izlasīju, bet ok. Bet tā nav nekas slikts. Tu jūties ērti ar sevi un tev patīk atpūsties ar alu. Varbūt vienkārši pamēģini ik pa laikam uzvilkt kreklu. Ok. Vispār es negaidīju, ka Onslovs būs šeit. Vispārīgi man iepatikās, bija interesants tests. Es pagaidām tikai vienu testu atradu, varbūt es atradīšu vēl kaut kādus testus un uzfilmēšu, uz šiem testiem. Jā, es atradīšu kaut kādus testus. Varbūt kaut ko no seriāliem, varbūt no multfilmu varoņiem, vai vēl kaut kā uzfilmēšu testu, atradīšu testu un uzfilmēšu, Jūs rakstat komentāros, kas jūs esat no smalkā stila tēla. Man interesēs, godīgi sakot, ko vēl? Tas bija pagaidām viss šī kanālā. Varbūt vēl kaut ko uzfilmēšu, kaut ko šī kanālā, nezinu. Laikam viss, ko es gribēju pateikt. Neizmirstiet uzrakstīt komentāros, kas jūs esat no smalkā stila tēla. Kā jau es teicu, man ļoti interesēs. Tad ko? Tas bija pagaidām viss. Es mīlu. Un līdz nākamajai reizītei, un I do what I want. When you nights get started,